krēmu Juhani, šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris. Pēcis veikalas poks, draudzīgs veikalas poks, mērot cilvēku gados 10 gadus vecs, nomira pirms daudziem gadiem negadījumā, kurā bija iesaistīts purkšķu joks un dažas zivju nūjiņas. Ninija veikala izpalīdze, 9 gadi, ģeniāla meitene, briesmīgi stūrgalvīga, ne taču izlēmīga, mīl kaķēnus un traki skābas konfektes. 8-kājas lollis, veikala talismans, izcili gudrs sauszemes 8-kājas, dīvaina mīļdzīvnieks vai varbūt tomēr ne, visur bāž savus netīros taustekļus. Vecais dīvainis veikalnieks, prātu izkūkojis džentelmenis, ūsas kā jūras lauvam, bieži apmaldās pats savā veikalā. Irma Estvala, saldējumu pārdevēja, garšo saldējums, krāso matus visās varīsnes krāsās, reizēm murgo par belešiem, kuri ēd vecmeitas. Tukšums makā. Ninija ir problēma. Patiesībā 2 problēmas. Nē, 3. Patiesībā, kad Ninija saprata, cik viņai ir problēmu, viņa nolēma tās uzrakstīt uz lapiņas. Ninijas problēmas. 1. Gribu divriteni vairāk nekā jebko citu pasaulē. 2. Naudas divritenim nav, bet 3. Saldējumam nauda ir. Šī nav problēma. 4. Ja es gribu naudu, ir jāatrod darbs. 5. Vai 9 gadus veci bērni var strādāt? Nē, nevar. Par pēdējo naudu Ninija nopirka super saldējumu ar 3 bumbiņām. Par darbu viņa nolēma aprunāties ar pieaugušo. Darbu? Turpināja saldējuma kioska īpašniece Irma Estvala. Kurš tad dos darbu 9-gadīgam bērnam? Ja nu vienīgi kāds pilnīgi jucis. Irmā rīkšķi norādīja uz dīvaina izskata bodīti. Ninija aprie saldējumu un gāja tuvāk apskatīt skatlogu. Oho, cik varena vudu lellītē! Ninija priecājās, bet nekārtība gan te ir liela. Šausmu bodnieka ķeza. Ninija iegāja iekšā. Vai te kāds ir? Veikalā valdīja krēsla un klusums. Pēkšņi aiz letes atskanēja slāpēta kikināšana. Ninija uzmanīgi piesagās pie letes un ieskatījās aiz tās. Skaļi smējās vīrietis, kurš gulēja zemē un vicinājās ar rokām un kājām. Atvainojiet, lūdzu, vai jūs esat šī veikala īpašnieks? Ninija vaicāja. Vecais kungs nerimās. Nepieklājīgi gan, Ninija domāja. Nav brīnums, ka pircēju te neredz. Man ir pāris ļoti labu ideju jūsu skatlogam, Ninija ieminējās, bet vecis tikai turpināja ķiķināt. Kaut kas te nebija lāgā. Viņš smējās un rādīja uz lapiņu Ninijas rokās. Meklē palīgus, Ninija lasīja. Vai tu nevari beigt smieties? Tas gan ir traki. Kurš varētu palīdzēt? Šausmas, spoks. Pieklaiga balss aiz Ninijas muguras vēlreiz nokrakšķinājās. Spoks! Ninija iekliedzās. Nebaidies, es arī gribu palīdzēt dīvainim. Kas tu pats esi par dīvainīti? Ninija vīzdegunīgi prasīja. Es esmu pēcis. Bodnieks smējās. Kāpēc tu esi zaļš? Ninija brīnījās. Tā ir tikai ektoplazma. Kas pa plazmu? Tā ir spoku pasta. Pēcis skaidroja. Šitāda. Ai, Ninija priecājās, bet tāds sarauca degunu. Tā taču smird. Dīvainis ļauj man dzīvot šeit veikalā, Pēcis teica. Es tīru telpas no spoku pastas un baidu zaļus. Ninija norādīja uz smejošo vīrieti. Vai tas ir dīvainis? Jā, Bodnieks atbildēja. Kas ar viņu īsti ir atgadījies? Ninija paskatījās uz veco vīru ciešāk. Uz viņa drēbēm bija dīvaini putekļi. Tie bija pat viņa ūsās. Apči! Viņš nošķaudījās un norādīja uz burciņu. Pēcis nogrozīja galvu. Ak, nē, kāds viņam ir uzkaisījis kutināmo pulveri. Ko
Kurš varētu būt tik nejauks? Ninnie brīnījās. Burciņas un buņģiņas. Mums ir jāatrod pretlīdzeklis. Pēcis satraucās. Pretkutināmais pulveris. Kur? Ninnie jautāja. Kaut kur šeit. Pēcis murmināja un kļuva vēl caurredzamāks. Ninnie izlēmīgi devās veikala dziļumos. Te pilnīgi noteikti vajag jaunu veikala palīgu. Aiz pārdotavas pavērās garš gaitenis. Tam abās pusēs bija istabu rinda. Tās bija pilnas ar visādiem brīnumiem. Neticami! Ninnie brīnījās ieplestām acīm. Tīri vareni, vai ne? Pēcis lepni teica. Vienā istabā Ninnie redzēja astoņkāju, kurš pie kājām sēja skrituļslides. Tas ir astoņkājas Lollis, dīvaini mīļdzīvnieks. Pēcis čaloja. No Loļa vajag uzmanīties. Ok, Ninnie noteica un centās atcerēties, vai astoņkāja ir indīgi. Lollis, patiesību sakot, nekā īpaši bīstams neizskatījās. Visbeidzot, Ninnie un Pēcis atrada pretlīdzekļu noliktavu. Pēcis uz burciņām un buņģiņām lasīja, kas tajās ir iekšā. Pēcis saviebās. Es esmu spoks, bet šitos tik un tā negribu pamēģināt. Skaties, tur augšā! Ninnie iesaucās. Ninnie kaktā paņēma kāpnes un uzkāpa līdz pašiem griestiem. Augšējā plauktā viņa paņēma stikla burciņu un izlasīja. Pretkutināšanas pulveris. Tas ir īstais, Pēcis iesaucās. Tagad mēs izdziedēsim dīvaini. Lieliski! Ninnie uzgavilēja un pie viena noslaucīja putekļus arī pārējām burciņām. Pēcis nošķaudījās. Lollis visu vienmēr sabojā. Ninnie ar burciņu rokās nokāpa lejā. Sauszemes astoņkājas Lollis ar skrituļslidām strauji izbrauca ap stūri un pilnā sparā saskrējās ar Ninniju. Palīgā! Ninnies kājas sapinās ar Loļa taustekļiem. Ninnie nogāzās un burciņa slaidā lokā nolidoja uz grīdas. Ak, nē, Lollis vienmēr visu sabojā, Pēcis iesaucās. Astoņkājas Lollis metās bēgt ar skrituļslidām uz kājām, taustekļiem raustoties. Pēcis krātīja gaisā zaļo dūri. Ak, tu viens, Loļa galvā! Vai tu redzēji, kur burciņa aizripoja? Ninnie jautāja. Nē, Pēcis nopūtās. Mēs to noteikti nemūžam neatradīsim. Zirnekļu problēma. Ninnie un Pēcis izmeklējās pretkutināšanas pulveri it visur. Visbeidzot viņi burciņu atrada. Tā bija iesprūdusi zem liela skapja pie tīmekļu vārtiem. No zirnekļiem nekad neko nevar dabūt atpakaļ, Pēcis brīdināja. Reiz man tur pazuda Kirzaku acu ābolu kārbiņa. Kas tad notika? Es nevarēju izcept dīvainam acu ābolu rausi, kas viņam ļoti garšo, Pēcis stāstīja. Tas gan ir stulbi, Ninnie piekrita, un neko nedomādama pastiepa roku pēc stikla burciņas. Au! Ninnie iesaucās un atrāva roku. Milzīgs, garkājains zirnekļu mērs blenza uz Ninniju no cilindra apakšas un draudīgi klakšķināja indīgos žokļus. Viņi negrib, lai tu saplēs tīmekli, Pēcis minēja. Ninnie iekoda lūpā. Ak tā? Atvainojiet! Vai jūs varētu izstumt burciņu laukā? Pēcis zirnekļiem lūdza. Dīvainis ir iekļuvis ķezā un viņam vajag to pulveri. Labi, mēs iedosim burciņu, ja Pēcis apsolīs, ka atnesīs vēl acu ābolus, viltīgi teica garkājainais zirnekļu mērs. Sarunāts, Ninnie sauca. No skapja apakšas brīdi bija dzirdama klabēšana. Tad burciņa izripoja ārā. Dīvainis nebūs priecīgs. Zirnekļi vienmēr cenšas noķert mūsu acu ābolus. Pēcis sūdzējās un bolīja acis. Tieši tad dīvainis iesmējās īpaši skaļi. Pretkutināšanas pulveris padusē. Ninnie skrēja, ko kājas nes. Rokās cieši satvērusi pulvera burciņu. Dīvaini, mēs jau nākam! Pacieties vēl drusku! Pēcis pūta. Vēl nenoslāpsti!
Ninija drošināja. Kas tad tas? Astoņkājas lollis sēdēja uz dīvaina puņķa un kutinātu ar taustekļiem. Tiš prom! Ninija kliedza, bet lollis tikai blenza uz viņiem. Tam astoņkājam kaut kas nav kārtībā, Ninija turpināja. Ko nu, lai mēs iesākam? Pak! Pēcis teica un sāka rakņāties kabatā. Pēcis izņēma no kabatas īpaši smirdīgas ektoplazmas gabalu un meta to tieši astoņkājam virsū. Viņam tas galīgi nepatīk. Lollis aizskaitināts ietaurējās. Tad viņš ienira bodītes kaktā novietotajā baļļā. Kāpēc jums veikalā ir baļļa? Ninija brīnījās. Vai tā ir loļa vietiņa? Pēcis iespurdzās. Lollis paņēma taustekļos suku ar garu kātu un sāka ar to bērst paduses. To bija diezgan daudz. Dīvaina vaigi no elsošanas bija sarkani un ūsas no piepūles saskrūlējušās. Bodnieks atviegloti nopūtās, kad Ninija atvēra burciņu. Ninija uzkaisīja bodniekam pretlīdzekli, kas lika nabaga dīvainim briesmīgi kasīties. Vecītis vēl pēdējo reizi iespurdzās. Ninija dabū darbu. Tā nu gan bija smieku lēkme, teica dīvainis, slaucīdams acis. Lollis netīšām apgāz kutināmo pulveri, kapledams pa veikala plaktiem. Ninijam pēcis sarauc uz acis. Ak, netīšām? Dīvainis nopētīja Niniju. Nu tā, izstāsti, kas tu īsti esi? Es esmu Ninija, meitene braši atbildēja. Es gribētu nākt tev par veikalu palīdzi. Bodnieks gudroja. Man palīgs tiešām ir vajadzīgs, jo pēcim no putekļiem ir alerģija, bet man telpas izjūta ir tāda aptuvena. Dīvainis visu laiku apmaldās pats savā veikalā. Pēcis čukstēja. Dīvainis turpināja. Bet te brīžiem ir diezgan šausminoši. Man nemaz nav bail, Ninija apgalvoja, un jau sāka sapņot par jaunu divriteni. Dīvainis košļāja ūsas. Ko teiksi, Pēci? Pēcis aizrautīgi māja ar galvu. Lollis baļļā drūmi klusēja. Viņam neviens nekad neko neprasīja par laimi. Labs ir, Dīvainis teica un pastiepa roku. Laipni lūgta darbā šausmu veikaliņā. Urā! Ninija un Pēcis reizē iesaucās. Mūmiju iesainošana. Sezonas skaistākie ietinamie. Būris kokiem, miega zāļu veselis. Vudu lelles pēc 2 saņem dāvanā kniepadatas. Zāļu grāmata katrai raganai. Jauns un vieglāks izdevums. Apslēgt to dārgumu kartes 5 centi gabalā. Negarantējam, ka dārgumi atradīsies. Lētas koka kājas, briesmīgas atlaides pirātiem.